Skatieties. Kur visu, ko jūs man redzat riņķī, īstenībā tas ir vēstures, notikumu, klāt esamība. Viss šitais. Es jums līdz parādīšu. Visam tam ir apakšā vēsturisks scenārijs jeb stāsts. Cilvēki, kuri izgudroja, kuri kaut ko mēģināja, darīja, domāja, inženieri visādi, atradumi, resursi, pieņemsim, skatīties dīvāns, ādas aizvietotais, ja? Dermantīns. Kādam vajadzētu izdomāt naftu, atrast, pēc tam kā no tā visa var iegūt šito audumu, tad visu šito formu, dizains līdz mūsdienās mēs nekur baudam vēsturiski šo cilvēku darinājumi, ja? Tur ir vesels stāsts kā šitais viss. Betons slīpētājs. Vajadzēja atrast betonu, iztaisīt tās mašīnas ierīces, kuras te visu šito slīpē, kā tur viss tas pareizi jādara. Mūsdienās tas viss ir realizējams, lūk, mēs baudam šādu augšājām. Tur konstrukcijas metāli, tur apgaismojums, tur viss kaut kas tur riktīgi. Inženierija, datoru tehnoloģijas, tur viss. Iedomājieties, kādam bija jāpiet laikam cilvēkiem ritējumam, lai mēs nonāktu līdz šim, kas lūk šāds, ka mēs viņu varam tādu baudīt. Telpaši tik milzīga, bez statīviem, bez sienām. Kā tāda viegla, moderna konstrukcija. Arī bija jāpaiet ilgam laikam, tur visu kaut kam, kamēr tehnoloģiski attīstamies, ka var kaut ko tādu uzbūvēt. Tad šeit ir bijis kaut kādas dizaineri, naudas, resursi, notikumi, viss. Un tas viss veicināja to, ka lūk tagad tu vari sēdēt šeit un atrasties tādā vietā telpā. Vesela notikumu ķēdītē, scenārijs milzīgs. Mēs varam izsekot, kas, kur, ko, kā, kamēr notika, lūk šis, un mēs tagad esam šeit. Un viss šitais tehnoloģijas, kas ir riņķi, ka mēs to visu varam pielietot. Un tas telefons, kur tagad raksta, tieši no šī paša scenārija. Skaņa, bilde, 4-5 slēdzas tur iekšā, jā, video, foto, tehnoloģijas, dators, visi internets aizsūtīt, samontēt, ierakstīt. Jūs varat to visu skatīties, translēt. Ja domāju, bija jāpēc tādam scenārijam laikam, lai kaut kas tāds būtu vispār iespējams. Līdz ar to mēs esam vēsturisko notikumu projekcijā. Un viss tas, ko mēs tagad darām, tas viss projicēs nākotnē kaut kādus atkal notikumus, tehnoloģijas, dzīves, telpu. Lūk tā, interesanti. Un tie, kas to visu radījuši, mēs jau par viņiem neko nezinām. Mēs to uztaram kā pašesamību, paši par sevi saprotams tāds. Ir un ir. Neviens jau ikdienā neizdomājās par, lūk, viņš tur skatās, pieņemsim jau uz to, kur, jā, augšā tur grieztos, pieņemsim, lampa, diodes vai vēl kaut kādu. Kā viņa līdz nonācām tehnoloģiski līdz tam, lai kaut ko tādu vispār radītu. Un muzejs, paskaties, tāds milzīgs, te viss kaut kas tāds telpas, un ekspozīcijas interesantas, un viss kaut kas. Un lai līdz tam nokļūtu, jāpaiet bija laikam, jāpaiet bija vēsturē, lai vispār varētu kaut kādu muzeju tādu uztaisīt. Naudai tur Eiropai un visu šitiem pasākumu. Un mēs tagad to varam piedzīvot. Priekš mums tas ir radīts. Cik interesanti, vai ne? Lūk tā, baigi. Ja jūs tā iedziļināsieties, tad jūs principā visu riņķī lietojat vēsturi, kura izpaužās esībā. Un viss tas ceļš, lai tas izpaustos, tas lūk līdz esošajam momentam tika izdarīts, lai mēs varētu izmantot to, kas tagad ir. Lai mēs varētu lietot telefonus, internetu, tādas telpas, skatīties. Spēle, vispriekš spēles platforma un vidē vispriekš. Tā ir viss vēsturiskais gaita nonāca pie tā, ka lūk, tagad ir manifestējies šāds, pieņemsim, rekur objekts ar visu kaut ko, kas te ir iekšā. Un visas tās tehnoloģijas. Ļoti interesanti, ka šādi. Es jums tagad būtību jēgu pastāstu par vispār telpu, vietu, priekšmetiem. Tas pats apģērbs, kas ir virsū uzvilkts, kāds tur ir izdomājis visas tos šuju mašīnas,
audumu pašu, kā tur tas viss kopā, kā jāražo un tā dizainiski, kā jāizstāsta. Jūs to vienkārši izmantojat, jūs par to pat neizdomājaties. Priekš jums tas veikalā vienkārši pašpietiek, pašsaprotams pasākums. Tur ir apakšā vesels, dziļš, garš stāsts. Un vēl šeit ir interesanti, ja kaut kam tu redzi, ka viņš ir, pieņemsim tās pašas vecās mājas, kuras ir zemē ieraktas, apmēram 2-3 metri, citu pat 5 metri. Nav stāsta apakšā, kāpēc tas ierakts ir. Viņš ir tik fufelēns, tik tāds, izdomāts tāds, izzīts no pirksta, ja, ka tur kultūras lants kaut kāds pa visu zemes lodi, ja, pa visu zemi. Un skaidrs, ka nav skaidrs stāsta vēsturiskā scenārija. Vai jau nav scenārija, tad rodas what the fuck apmēram, ja. Ka tu nevari izsekot. Tad tu saproti to, ka tas ir, izdomāts mīts. Tas, ko mums mēģina stāstīt, pieņemsim par tām pašām aizraktām mājām. Lūk, pēc tā arī var analizēt notikumu ticamību, vispār priekšmetu un vispārējā ticamību. Jāzina tas vēsturiskais stāsts, kas līdz noveda līdz tam, lai, teiksim, tas kaut kas rastos. Tad var daudz ko analizēt. Lūk, tāds video. Tā, pieraksties kanālu, komentē, laiko, priekš tevim tas par neko nemaksā un grūti nav, ja tur 2-3 sekundes, tas palīdz visam tam ranžēties, attīstīties. Tā kā ja tev nav grūti pirkstiņu uzspiest laiku, tad izdara to. Un sargi sevi savus tos, tiekamies nākamajos video, tur bija Salans un čau, tā.